Sveiciens visiem šeit klātienē un arī tiem, kas skatās attālināti. Paldies par iespēju piedalīties un paldies par iespēju pastāstīt kaut ko par kibertelpu, par to, kas notiek Latvijas kibertelpā. Un, protams, tas svarīgākais jautājums, ko jūs, mēs katrs varam darīt savā labā, lai, kā jau Andris teica, mēs nebūtu tie, kur piemēri tiek analizēti pēc tam. Sākšu ar vienkāršu bildi, kurā ir grafiks, kurš ir, diemžēl, augšupejošs. Divi grafiki, kas ir augšupejoši. Tātad zilais ir tādas ierīces, datori, mikroprocesori, ICT iekārtas, kas Latvijā ir apdraudētas. Un savukārt oranžā līkne ir incidenti, ko mēs manuāli esam risinājuši kopš 21. gada. Un, mēs, protams, varam redzēt šo te straujo kāpumu 22. gadā, kad sākās karš. Tad tiešām mūsu kibertelpas situācija radikāli izmainījās, un viņa nekad vairs nav bijusi tāda, kāda viņa bija pirms tam. Tas nav tikai tāpēc, ka ir kļuvis sliktāk, tas ir arī tāpēc, ka mēs esam kļuvuši lielāki, mēs redzam vairāk, kas pie mums notiek, mēs zinām vairāk, mēs mākam vairāk atrast problēmas. Tā kā tas ir kopums, tas nav tikai tāpēc, ka viss ir slikti. Tāpat arī šeit mēs redzam lielu lēcienu par tajās daudzumā iekārtu, ko mēs zinām, kas ir inficētas un apdraudētas, un tur arī ir dažādi iemesli. Viens no tiem ir, ka mēs zinām vairāk, mums ir iespēja tikt pie vairāk informācijas, bet tā pašā laikā, protams, ka arī mūsu mājsaimniecības kļūst ar vien bagātākas ar ierīcēm, ko mēs pieslēdzam pie interneta, vai tie ir putekļu sūcēji, leduskapi, televizori vai klimata kontroles, apkuras katli vai jebkas cits. Un ļoti bieži viņas arī nokļūst šajā statistikā kā apdraudētas, jo viņas nav pienācīgi aizsargātas, viņas ir pieejamas no interneta un potenciāli kontrolējamas. Ko šī bilde kopumā mums stāsta un rāda? To, ka kibertelpa un mūsu visas aktivitātes tajā, protams, ir neatņemama mūsu ikdienas sastāvdaļa, bet tai pašā laikā tas ir arī principā vide, kur primāri notiek kibernoziedzība, un vispār liela daļa noziedzības notiek kibervidē, un arī karalauks. Tātad tas ir viens no varbūt elementiem, ko tā uzreiz mēs nepamanām, bet arī karalauks dažādām operācijām, dažādām situācijām, kas ietekmē mūsu labbūtību, mūsu pakalpojumu pieejamību un visas kibertelpas funkcionēšanu. Ja skatāmies gada griezumā, tad mēs redzam, ka stabiņi lēkā uz augšu, uz leju, un tāda ļoti skaista līkne nesanāk. Kāpēc? Tāpēc, ka uzbrucēji lielā mērā seko notikumiem reālajā pasaulē, notikumiem mūsu sociālajos tīklos, mūsu mediju telpā, mūsu rīcībām un pielāgo uzbrukumus tam, par ko mēs runājam, par ko mēs domājam. Viens no piemēriem, sākām runāt par patvērtnēm, ir raksti portālos, kur iedzīvotāji tiek aicināti uzzināt kaut ko par patvērtnēm, par to, ka būs finansējums un tam līdzīgi. Un ir uzreiz arī incidents, izziņas, it kā vugda vārdā, par to, ka var atzīmēt sev tuvāko patvērtni. Tur, protams, tālāk tiek aicināti ievadīt, autorizēties vai ar tādu vai šādu autorizācijas veidu, un, protams, ka mērķis ir nozagt šos te datus un pēc tam jau viņus izmantot kādā no uzbrucējiem tīkamiem veidiem. Vēl viens mūžvecs piemērs noteikti katrs esat saņēmuši par vidu. Parasti tas bija ap marta sākumā. Šobrīd jāsaka, ka vai viņš iet ārā no modes, vai arī tas laika rāmis ir pabīdījies, bet ap marta sākumu mēs šogad neredzējām tik lielu pīķi tieši pikčerēšanas kampaņām, kas saistīts ar valsts ieņēmumu dienestu. Kas mums uzbruk? Protams, ka lielākā daļa no tā, ko mēs redzam, kibertelpā ir finansiāli motivēti uzbrucēji. Finansiāli motivēti uzbrucēji var nākt no jebkuras vietas pasaulē, bet viņu saistība ar šīm divām lielvarām, kas viena atrodas mums ļoti tuvu, otra it kā tālu, bet tomēr netik tālu, ir ļoti bieži diezgan cieši saistīta. Un valstu
sponsorētās operācijas, tātad šie visi nosaukumi varbūt ir kaut kur ziņās dzirdēti, redzēti, tie ir saistīti ar šo te valstu dienestiem. Viņi ļoti cieši ir saistīti arī ar dažādiem komerciāliem uzbrukumiem, ar šifrējošo vīrusu kampaņām, ar mērķētām pikšķerēšanas kampaņām, ar mūsu tātad autorizācijas datu zakšanu, un kopā strādā gan komerciāli motivētie uzbrucēji, gan valstiski sponsorētie. Nodalīt viņus, protams, kaut kādā mērā var, bet ļoti bieži mēs redzam pēdas gan no vieniem, gan no otriem. Kas tad ir mērķi? Mērķi, diemžēl, var būt jebkas un viss. Protams, ka vairāk mēs uztraucamies tajos gadījumos, ja mērķis ir kritiskā infrastruktūra, ja tās ir šīs te operation technology, operacionālo tehnoloģiju iekārtas, kas mums nodrošina enerģētiku, ūdeni, siltumu, kas nav tādi varbūt tradicionālie mērķi. Protams, ka tajā brīdī, kad ir ietekmēti pakalpojumi, ko sabiedrība grib saņemt, būtu tiešām ļoti jāuztraucās, bet es atļaušos paiet atpakaļ. Ja mēs skatāmies uz šo augšupējošo līkni, tad par spīti tam, ka incidentu kļūst vairāk un ka liekas, ka krāsas sapiezinās, Latvijas kibertelpa turās ļoti labi. Mums nav bijuši tādi būtiski incidenti, kas tiešām pārtrauc svarīgu pakalpojumu sniegšanu sabiedrībai uz ilgu laiku. Tā kā no tāda viedokļa mūsu uzņemtais kurs un esošās aizsardzības metodes ir labas, adekvātas. Protams, ka vienmēr var darīt vairāk un vajag darīt vairāk, bet kopumā Latvija turās labi. Un tas ir noteikti pateicoties arī visiem jums ar jūsu uzņēmumu sistēmām, kuras tiek aizsargātas un kuras dara to, ko jūs vēlaties, lai viņas dara, nevis kalpo uzbrucējiem un viņu vajadzībām. Mēs neesam, protams, vienīgie, kuriem uzbruk. Uzbruk visiem, un Eiropas Savienības un NATO dalību valstis kā bloks ir ļoti interesanti uzbrucējiem tieši no Krievijas un Ķīnas. Mēs daudz redzam ziņās par to, kādas problēmas ir citās valstīs, kādi var būt uzbrukumi. Te ir piemēri par Poliju, par piemirstu pēkšņi, par kuru valsti šis bija. Beļģija, jā, tiešām tās bija Beļģijas slimnīcas, kurām, bet tātad slimnīcas problēmas ir bijušas arī Īrijā, bija milzīgs slimnīcu incidents un daudz kur citur. Līdz ar to mēs kā Eiropas Savienības un NATO dalību valsts esam interesanti šiem uzbrucējiem, mēs esam nosacīti arī diezgan turīgi, mums ir ko paņemt un ar to mums jārēķinās, ka labāk diez vai nākotnē kļūs. Ja runājam par konkrētām tendencēm un taktikām, tad numur 1, diemžēl, ir krāpniecība. Lai cik tas liktos triviāli, kaitinoši, dažādi citādi, statistika ir skarba. Tātad pagājušajā gadā no 4 lielākajām bankām ir aizgājuši vairāk nekā 12 miljoni eiro, novērsti ir vairāk nekā 14, tā, protams, ir labā ziņa. Bet, ja skatās kopumā visu krāpšanu apjomu, ko valsts policija reģistrē, tad tur bija ap 25 miljoni. Ko mēs noteikti būtu varējuši labāk izmantot, vienalga vai mākslai, vai veselībai, vai izklaidei, vai aizsardzībai, vai jebkam citam. Šeit, protams, dominē telefonu krāpniecības, investīciju krāpniecības un tad pēc tam viss pārējais. Tas vairāk, protams, attiecās uz privātpersonām, bet, diemžēl, arī no uzņēmuma viedokļa mums ir jārēķinās, ka šie gadījumi notiek. Viņi var notikt ar mūsu darbiniekiem, un viņi var notikt ar mūsu darbiniekiem, kam ir pieeja pie mūsu, piemēram, bankas kontiem, pie kaut kādām sistēmām. Grāmatveži, diemžēl, ir, protams, ļoti patīkama mērķa auditorija uzbrucējiem. Par tiem zaudējumiem un to, cik postošu ietekmi tas atstāja uz upuriem, droši vien nekavēšos daudz stāstīt, bet tiešām cilvēki nonāk ļoti neapskaužamās situācijās, un viņus reāli viņiem ir ļoti grūti palīdzēt. Šo naudu atgūt ir cerības ļoti mazas, ir cilvēki, kas ir pārdevuši mājas, visu ieķīlājuši cerībā uz lielo peļņu. Kāpēc? Lētticība.
Es vairāk runāju varbūt par tiem, kas tiešām izvēlās šos te investīciju platformas, kurās tiek solīta liela peļņa. Tātad lēticība, neusticēšanās oficiālajiem kaut kādiem informācijas kanāliem, jo skaidrs, ka tur viņi visi melo, bet šajā portālā, tur, kur viņi beidzot pastāst, kā to peļņu gūt, tas ir tas īstais. Tur es atdošu visu savu datus un savu naudu. Un, protams, arī citi elementi. Diemžēl ir arī daudz citi gadījumi, kuros iekrīt cilvēki, kas varbūt neietilpst tajās iepriekšējās kategorijās. Tātad apmaksātās reklāmas Google un citur, ja neskatāmies uz linku, kas ir apakšā, bet tikai uz lietu, ko meklējam, tad principā pirmie rezultāti ļoti bieži ir krāpnieku lapas ar visiem no tā izrietošiem rezultātiem. Mēs šīs te krāpnieku lapas medijam reālā laikā un liekam DNS ugunsmūrī. DNS ugunsmūrs ir mūsu aizsardzības mehānisms Latvijai, Latvijas interneta lietotājiem. Apjoms, ko mēs atrodam un bloķējam, ir pieaudzis eksponenciāli. Pagājušajā mēnesī, man liekas, tās bija ap 700 krāpnieku lapas, kas ir tieši uz Latvijas resursiem un kuras mēs atrodam vai nu pirms viņas vispār sāk darboties vai ļoti ātri, bet ir, protams, kaut kas, kas iziet cauri mūsu filtriem un kuri paspēja nonākt un cilvēki paspēja uzklikšķināt. Ja skatāmies uz šiem te skaitļiem, kas tad mums dominē, tad pagājušajā gadu pirmajā vietā bija CSDD kampaņas, CSDD vārdā, ir arī VDDS vārdā kampaņas 14%, mums ir bankas, Svetbanka tikai 6%, Sepsnes kāpēc divreiz populārāks. Tā kā jā, tāds krāpniekiem pagājušā gada skatījums. Un šeit jau pieminētie Jauns LV portālu viltojumi, arī citu portālu viltojumi, kur pazīstami cilvēki pēkšņi atklāja lielo patiesību, kā tad nopelnīt. Otrā tendence ir ievainojamības un ļaunatūras izplatīšana. Tas ir cits bloks, kas vairāk tieši ir tēmēts uz infrastruktūrām, uz tiem, kam ir kaut kas savs, ko var uzlaust, pie kā var piekļūt. Un šeit kopā mēs salikām šos divus varbūt mazliet atšķirīgos gadījumus. Viens ir viss ievainojamības, tātad visi produkti, ko mēs izmantojam ikdienā. Pēdējos gados ir ļoti daudz sāpīgas ievainojamības atrastas, kas ir rezultējušās ar incidentiem, kur jau ienaidnieks ir iekļuvis infrastruktūrā, dati ir nozakti, varbūt arī sašifrēti, un tātad šo arī izmanto ļoti daudz šifrējošie vīrusi. Otrs, kas tagad kļūst arvien populārāks, ir pārliecināt cilvēku pašu palaist šo te ļaunatūru. Un kā tas notiek? Notiek tā, ka jums bieži vien prasa kaut kur pārbaudīt, pierādīt, ka jūs neesat robots. Tad arī uzbrucēji lūdz jums pierādīt, ka jūs neesat robots, bet to viņi lūdz jums principā palaist šo te ļaunatūru. Tātad Windows taustiņš plus R jau ir veids, kā jūs palīdzat uzbrucējiem pats ar savām rokām palaist ļaunatūru. Un cilvēki, kas, nezinu, ko tas nozīmē, vai nepadomā līdzi, vienkārši izpilda komandas un paši uz savu datoru savā infrastruktūrā palaiž ļaunatūru, ja viņiem ir tādas tiesības, ja tās nav administratīvi aizliegtas. Un trešā taktika, ko izcelt, ir piekļuves pārņemšana un datu izmantošana, kur arī, protams, šie stāsti var būt visdažādākie. Pēdējā laikā ļoti populāri ir apiet dažādas aizsardzības mehānismus un pārņemt Microsoft un Amazon kontus, tie, kas izmanto mākoņus daudz. Tur ir ievainojamības, ar kuru palīdzību var nozagt tokenus, var apiet arī daudzfaktoru autentifikāciju un arī uzbrukumi signāla kanāliem, mēģinājumi iegūt piekļuvi uz signāla kontiem. Bet, protams, ka tādai no uzņēmēja darbības viedokļa izspiedēja vīruss ir tiešām ļoti postošs uzbrukums, kurā infrastruktūra var tikt neatgriezeniski bojāta, ja vien nav kārtīgas rezerves kopijas, no kurām var atjaunoties. Vai arī otrs ceļš, protams, ir maksāt uzbrucējiem, kas ir ļoti slidens ceļš uz elli. Kādi tad tie secinājumi? Uzbrukumi kļūst hibrīdi.
nav vairs tikai tehnoloģijas vai tikai cilvēks, parasti tā ir kombinācija, kurā tiek izmantots gan problēmas kaut kādas, kas ir jūsu infrastruktūrā, plus kāds cilvēks, kas tiek apmuļķots, pierunāts, pārliecināts. Līdz ar to arī, protams, ka tā aizsardzība vairs nedara tikai firewalliņu uzliksim un viss būs forši, nedara. Ir mums jādomā visos līmeņos un arī diezgan tā pragmātiski jāturās pie dažādām pārbaudēm. Es klausījos iepriekšējos runātājus, kur bija daudz par to, ka vajag improvizēt un daudz ko darīt ātri, impulsīvi un visādi citādi. Šai gadījumā mēs nevaram improvizēt, mums ir jāturās pie tiešām stingriem noteikumiem un jāapsver visi izņēmumi. Un ātrums arī tas ir iepriekš minēts, viņš, diemžēl, kļūst arvien kritiskāks gan aizsardzības, gan uzbrukumu pusē, un mākslīgo intelektu nemaz nepieminēšu. Ko tad es varu darīt? Ko jūs varat darīt savā labā, savas organizācijas labā? Protams, ka te varētu būt 35 punktu saraksts, ko vajadzētu darīt. Aizsardzības ministrija ir izdevusi kalendāru šim gadam, kur katrā dienā ir savs padoms, ko darīt. Tā kā ir arī šādi saraksti. Es centos noīsināt viņu līdz 3 punktiem, un, manuprāt, viens ir tiešām rūpēties par to savu infrastruktūru, zināt, kas man ir, un zināt, ka kāds to uzrauga, kas man ir. Lai tad, kad būs tas uzbrukums, lai viņš tiktu pēc iespējas ātrāk pamanīts. Skaidrs, ka ir iespējas to dot ārpakalpojumā, un arī ļoti daudz to dara, un skaidrs, ka katram nav jābūvē savus monitoringa centrs, bet kaut kā ir jārūpējās, lai kāds to uzraudzītu. Otrs ir gatavoties krīzes situācijām. Kā to vislabāk darīt? Piedalīties mācībās. Ir galda mācības, ir tehniskās mācības, ir krīzes mācības, dažādas citas mācības. Tātad tas ir veids, kā vismaz apmēram saprast, kādi tie scenāriji varētu būt un ko mēs tajā gadījumā darīsim. Un ar katru reizi, kad jūs tur piedalīsieties un par kaut ko parunāsiet, tā izpratne vairosies un būs mazāk varbūt jāimprovizē un jāpaļaujās uz spontāniem lēmumiem, kas nevienmēr ir tie labākie brīdī, kad tiešām krīze notiks. Un trešais, atkal nekas revolucionārs, darbinieku izglītošana. Jo, kā jau es minēju, darbinieki faktiski kā elements uzbrukumos ir gandrīz visur. Līdz ar to gan vispārīgā izglītošana, gan dažādas pikšķerēšanas simulācijas, gan pēc tam atkal pārrunas. Tas viss komplektā tomēr paceļ to jūsu aizsardzību nākamajā līmenī un dod labākas cerības, ka kiberuzbrukums nenotiks ar jums. No CERT.LV puses mēs varam piedāvāt ļoti daudz dažādas lietas un palīdzību. Nesākšu par to visu stāstīt šeit, bet viens, ko gribējās pieminēt, ir darbības nepārtrauktības izaicinājums. Tā ir spēle, ko mēs piedāvājam izspēlēt organizācijā, imitējot, kāda tad būtu darbība, ja notiktu konkrēts scenārijs. Un šai spēlē tad piedalās gan vadība, gan tehniskie, gan risku pārvaldības cilvēki, gan sabiedriskās attiecības, kopā pieņemot lēmumus, bet spēles elements iestājas tur, ka katrā gājienā var izdarīt tikai 4 lietas. Jūs varbūt gribētu izdarīt 10, bet laiks un nauda pietiek tikai 4, un tad ir jāizvēlās tās svarīgākās un jāsaprot, kas kurā situācijā būs svarīgāks. Tā kā, ja ir interesi par šādu spēli, un jo īpaši esat Nacionāla kiberdrošības likuma subjekti, tad noteikti mēs labprāt ar jums tādu kādreiz izspēlētu. Atgādinu, kiberdrošība ir mūsu visu kopīgā atbildība, un liels paldies, ka man bija iespēja par to šeit šodien parunāt. Jā, paldies. Ja mēs atceramies, ka tā rekomendācija būtu būt ļoti ātriem un ātri pielāgoties, tad mēs redzam, ka tie, kas mēģina uzbrukt, ja sevišķi Krievija, Ķīna, tā ļoti labi spēja pielāgoties. Ja sevišķi tie stāsti par to, ja mums ir kāda aktualitāte, tad parādās uzreiz šīs īziņas vai tie vietējie. Bet ir tikai Krievija, Ķīna vai tie ir vietējie spēlētāji, kas mēģina šeit? Protams, ka ir arī vietējie krāpnieciņi, teiksim tā, un ir agrāk varbūt tas bija labāk redzams, jo mēs pēc valodas izmantošanas jau faktiski varējām pateikt, vai tur tiešām ir piedalījies kāds, kas labi latviski runā vai nē. Šobrīd skaidrs, ka šis parametrs vairs nav aktuāls, jo uzģenerēt labu latvisku tekstu nav problēma. To mēs paši mākam un arī uzbrucēji to ļoti labi māka.
Ir, protams, cilvēki, kas arī no Latvijas iesaistās kaut kādās schēmās, bet tomēr ļoti bieži tad viņi kā mērķa valsti neizvēlas Latviju. Tie, kas ir varbūt kaut kādu iemeslu dēļ nonākuši šajos zvanu centros, kas zvana cilvēkiem Latvijā, tos mēs tā par īsti tādiem pamatīgiem kiberuzbrucējiem nesauksim. Tie ir, nezinu, spēlētāji citu kiberuzbrucēju rokās drīzāk. Tad vēl par incidentiem. Ja viņi ir vairāk, protams, ir vairāk rīki, lai saprastu, ka tas vispār ir incidents. Bet vai tur ir korelācija? Mēs skatāmies, privātā sektora uzņēmumi, tad ir valstī piedaroši uzņēmumi, ir valsts iestādes, vai no lieluma un aizsardzības pakāpes. Mēs varam redzēt, ka jo lielāks, jo šobrīd ir kvalitatīvāk šī aizsardzība uzbūvēta, jo mazāks, jo mazinās, vai tur jūs to korelāciju neredzat? Saistīts tas viss, protams, ir. Un saistīts tas ir gan tādā veidā, ka jo mēs vairāk meklējam kaut ko, jo mēs vairāk atrodam. Tātad, ja uzņēmumam ir labs monitorings, labs drošības operāciju centrs, tad viņi arī pamanīs tos uzbrukumus, un tas skaits būs liels. Skaidrs, ka ja neviens īpaši neskatās, kas tur notiek, tad liekas, ka viss ir kārtībā līdz tam brīdim, kad viss ir sašifrēts. Ja mēs salīdzinām valsts sektoru, privāto sektoru, lielu, mazu privāto sektoru, tad mēs ar valsts sektoru strādājam pašlaik jau vairāk kā 15 gadus. Privātais sektors daļa ir bijusi regulēta iepriekš, tiek kritiskā infrastruktūra pamatā, un kopš 16. gada arī citi sektori. Šobrīd tas skaits uzņēmumu, kas ir regulēts, ir daudz lielāks. Un tad mēs redzam starpību, ka tie, kas šajā sistēmā jau ir tos 15 gadus vai kaut vai 10, 8 gadus, tur ir saprasts apmēram, kurā virzienā jāiet, kas jādara, un tā situācija ir labāka. Tie, kas šobrīd ir kļuvuši par kiberdrošības likuma subjektiem, tur ļoti bieži ir tomēr tā situācija bēdīgāka un neizpratne lielāka. Bet arī tas nav 100%. Ir, protams, uzņēmumi, kur ir viss kārtībā, kaut arī viņus neviens nav piespiedis to darīt. Jo viena no tēmām, ko mēs arī ar organizatoru komandu plānojot šo konferenci, tas ir mazāks uzņēmums, tas ir vidējs uzņēmums. Tu kā saproti, ka tos datus var nozagt, ka darbinieki, kā jūs minējāt, grāmatveži, ja? Tad nospiedīs un kaut ko ielaidīs sistēmās. Kas būtu tā rekomendācija tādiem mazākiem uzņēmumiem, kuram rotas investīciju iespēja? Sistēmās nav tik liela kā tādiem kritiskās infrastruktūras. Jā, es ļoti labi saprotu šo sāpi. Mums, diemžēl, arī ir bijuši vairāki incidenti Latvijā, kas arī vismaz viens ir ļoti skaļi izskanējis par Jelgavas tipogrāfijas šifrējošo vīrusu. Ir arī citi bijuši, kur uzņēmums nav liels relatīvi, un skaidrs, ka viņa pūles ir virzītas šī sava produkta ražošanā, sava darba darīšanā, nevis tīri kiberaizsardzībā, bet risks, diemžēl, ir milzīgs. Un ir jāapzinās tas, cik ļoti mēs esam atkarīgi no tehnoloģijām. Piemēram, arī mums bija viens incidents, nenoticis incidents, kuru mēs atklājām pirms kiberuzbrucējiem, kas bija saistīts ar piena produktu pārstrādi. Un tur, kad mēs sākām stāstīt, ka jūs faktiski esat IT tehnoloģiju uzņēmums, jo to visu kontrolē tehnoloģijas, tur bija ļoti liela neizpratne. Kā mēs esam pārtiks piena pārstrādi, mēs pienu taisam un biespienu, bet reāli tātad visas iekārtas varēja kontrolēt attālināti un faktiski nodarīt ļoti lielu postu. Ko darīt? Tas, protams, ka ir tas trakākais jautājums un ir jāatrod kaut kāds vidusceļš starp to, ka naudas šim nav, bet tomēr, lai sevi nodrošinātu. Un, iespējams, kā ārpakalpojums, iespējams, ka mākoņi ir tas ceļš, kas var palīdzēt samazināt izdevumus un tomēr garantēt kaut kādu drošības līmeni. Noteikti ir vajadzīgs kāds, atkal varbūt kā ārpakalpojumā cilvēks, kas var novērtēt, kādi tad ir tie lielākie riski un kā pret viņiem aizsargāties. Ja uzņēmums ir subjekts, tad noteikti var nākt ar mums aprunāties, palīdzēsim. Tā kā kopā jācenšas padarīt Latviju drošāku.